izkāpt no savas komforta zonas. Tas nenozīmē to, ka viss ir jāpamet, viss jāsabradā līdz šim sasniegtais vai uzlikt mīksto visam un sākt visu no nulles. Tas to nenozīmē. Pagriezties pa 180 un sākt no baltas lapas. Komforta zonas maiņa, tas ir uzsākt kaut kādu apņemšanos un to pildīt, palielināt intensitāti pa nelielu procentu. Bet tad, kad tu ej uz priekšu, tad, kad tu nedaudz izaudz, tā ir izkāpšana no komforta zonas. Daudz jauc, kad izkāpšana no komforta zonas ir aiziet prom un pamest visu. Tā tas nav. Un arī tas pats attiecībā uz savām sajūtām, arī strādāt ar savām sajūtām, savām emocijām, iet dziļāk savās emocijās, izprast sevi, izzināt. Tā arī izkāpšana no komforta zonas, jo slēpties kaut kādā zemapziņā, neapziņā, tā būs komforta zona, tas būs vieglākais ceļš, neiedziļināties, nesaprast, mēģināt noslēpt dziļākā kambarī, bet pēc tam jau tas tāpat kaut kur iznāks ārā. Tāpēc izkāpšana no komforta zonas ir iet dziļāk, iet tā, ka caur sāpēm, caur kārtīgu darbu, caur sevis izzināšanu. Un bieži vien to mēs varam izdarīt elpošanās, sesijās un apzinātībā.